Pie mums ir tagad 2 Edgari. Mums ir mūsu Edgars un viens cits Edgars. Iesim, paprasīsim Edgariem par tehnisko apskatu kaut ko. Ejam. Tā, 2 Edgari. Man jums ir jautājums. Jautājums ir segojošs. Tehniskā apskata. Visi zinām, ka jāiet uz tehnisko apskati, bet ir tādi gadījumi, ka tehniskā apskata palaižam mašīnu cauri, mašīna teicamā tehniskā stāvoklī, bet patiesībā, ka viņi atbrauc uz servisu, ir kur piesieties. Kāpēc tā notiek? Es domāju, tāpēc, ka tas ir individuāli atkarībā no cilvēka, kā viņš to visu redz, kā viņš to visu novērtē. Cilvēciskais faktors nav vienots sistēma. Edgars, numuru arī 1 vai 2 vienalga. Jūs čipēties. Manuprāt, problēma ir tajā, kad pat sēdes mietam var piešūties un var atrast mašīnai miljonus detaļu. Es noteikti atrast katrai mašīnai, par ko ielikt divnieku. Principā nav mašīnas bez defektiem lietotas. Nu, lietot, nē, noteikti pat jauna nav. Labi, mana versija vēl ir tāda, ka tehniskajā apskatē būsim arī godīgi skatās tikai to, kas tātad, lai mašīna būtu droša uz ceļa, un ir lietas, kas nav tajā sarakstā. Līdz ar to tās viņas neierakstīs. Principā, ko es ar šo visu gribu pateikt, tad jūs pērkat mašīnu, un mašīnai ir tikko iziet tehniskā apskata. Tas vēl nenozīmē, ka viņi ir tehniski normālā stāvoklī, un jums nebūs jāiegulda milzīga naudas summa iekšā. Obligāti veidiet uz pirmspirkšanas diagnostiku. Arī tu pie mums var izdarīt Krustabaznīcas ielā 12C GT garāžu.